Vai gribi paskatīties, kā notiek ātrumu kārbas klonēšana? Šobrīd mēs klonēsim BMW ātrumu kārbai. Ir atvesti 2 ātrumas kārbu bloki un izmantosim CS3 skaneri ar klonēšanu. Skaties! Ātrumu kārbas klonēšana. Kā tas izskatās? Ir BMW ātrumu kārbas 2 bloki vadības. Kā izskatās klonēšanas? Izmantojam CS3 skaneri. Savienojamies ar bench veida. Pinus pieslēdzot pa tiešu štekeri, spiedam pogu klonēt EQ, piedāvā uzreiz iecelt failu vai nolasīt EQ. Mēs spiedam nolasīt, connect via EQ to be cable, yes, connect, EQ identification in progress, un tūlītas viņš viņu sāks lasīt. Nolasīs, saglabāsim informāciju un piedāvās ierakstīt jaunajā blokā failu. Un uz doto brīdi notiek klonēšanas, tā kā rakstas tagad fails. No šito bloka mēs paņemam jau, pieslēdzam jaunu un tagad programmējas iekšā klonējas jauns vadībās bloks. Tūlītas redzēsim, kā aizies līdz 100% un kā parādīs. Vēl vajadzēs pārakstīt viņam EPROMu. Tagad raksta flashu. Sending logs un 100% nosūta, lai pārbaudītu, vai viss ir ok. Un tagad ieraksta EPROMu. Redzat, augšā bija EPROMs. Ļoti ātri viņu ierakstīja. Viss, cloning successful, tā kā operation complete, EQ cloning complete, viss kārtībā. Ātrumu kārba noklonēta, tā kā no šitā uz šitā ātrumu kārba pilnībā pārnesta. Pēc ātrumu kārbas klonēšanas pārliecinājāmies, ka ir pareizi noklonēts kodu un iekārta pateica, ka viss ir kārtībā noklonēts, bet pieslēdzoties vēlreiz mēs redzam, ka visi tagad software, hardware, sistēma pilnībā viss ir pārnesta no šajā vadībās bloka. Tagad ir pilnvērtīgi paveikts darbs ar bloka klonēšanu.